Vienu brīdi tā izskatījās, vai varbūt mums mēģināja tā iepotēt, ka mūsdienu auto realitātē vairs nav vietas paaugstinātiem pilnpiedziņas universāļiem. Bet laiki mainās un izskatās, ka tomēr šis automobīļu žanrs var atkal izrādīties noderīgs. Nu, un labākais piemērs droši vien ir Subaru Outback, kuru, joprojām ražo un pat modernizē. Un man šķiet, ka ir pienācis īstais brīdis, lai Subaru Outback, kā tautā saka, iznāktu no meža. No Outback vienmēr ir bijis pusceļā starp vieglo automašīnu un tādu kārtīgu apvidnieku. Pēc tam es uzsvēršu, ka kārtīgu apvidnieku, nevis parastu crossoveru. Nu, aizsargu plastmas te ir tik daudz, ka pietiktu 3 mazās klases automašīnām. Te ir arī kārtīgi jumta reliņi. Starp citu, šīs sliedes ir pārliekams arī šķērsvirzienā. Un ir viens Subaru Outback modelis, kuram ir arī paaugstināta kraunnesība līdz 300 kg. Tas saucās Outback Field. Nu, kā paši redzat, Subaru joprojām neatzīst un nepazīst zemprofilu riepas, tāpēc te ir tāda kārtīga gumija, kur nebaidās no bedrēm un dažādiem pārsteigumiem. Turklāt šīs riepas kopumā arī nav pārlieku dārgas. Elektriski atverams bagāžnieku vāks ir pilnīgi visiem Subaru Outback, izņemot pašu lētāko. Iekšā viss, kā jau varēja paredzēt, liela mašīna, liels bagāžnieks, aizmugurējā sēdekļa atzveltnes arī nolokās, pie tam to var izdarīt arī no šejienes. Ir arī dažādi āķīši, kur kaut kāds maisiņus un sīklietas uzkārt. Tas, kas man nepatīk un ko man gribētos, ka pie šāda loģiska riepa un riteņa izmēra Outbackam būtu rezerves ritenis, bet tāda gan tad diemžēl nav, un līdz ar to mums ir jāiztiek ar remontu komplektu. Pieļaujamais velkamās piekabes svars ir 2 tonnas. Solīdi. Šis Outback ir 2025. gada modelis, un kā tad to var redzēt? Vispār nekā. Tāpēc, ka vienīgā atšķirība ir, protams, jaunas drošības sistēmas, kuras pieprasa kārtējā Eiropas regula. Un, diemžēl, tagad arī Subaru Outback, tik līdz jūs pārsniegsiet atļauto braukšanas ātrumu par 1 km/h, sāks pīkstēt. Bet par laimi tā lieta ir ātri novēršama. Uzspiežam uz automobīlīti, tad uz Speed Assistance, tad Speed Limit Warning Function un lieta darīta. Tomēr dažu inovāciju Outbackam tiešām pietrūkst. Mums nav un diez vai kādreiz arī būs virtuālais mērskala panelis. Subaru vispār ar to neaizraujās un līdz ar to bildi mēs nevaram izmainīt. Mums joprojām ir analogie pulksteņi. Universālī nav un diez vai šajā paudzē arī parādīsies head-up displejs. Atpakaļ skatu kameras bildi ir tāda maziņa, puse no tā ekrāna. Vienīgi, ka izšķirtspēja ir diezgan ok, un es pārbaudīju, ka arī tumsā tur kaut ko var labi redzēt. Vēl Outback ir pastāvīga pilnpiedziņa, kā nevienam, braukšanas režīms sliktam un ļoti sliktam ceļam, kā arī godalgotā EyeSight pasažieru drošības sistēma. Un tas viss par veco cenu. 36 000 eiro ar mazu astīti, kas ir sākuma cena, izklausās pat ļoti pieklājīgi. Un pilnā komplektācijā šāds automobils maksā nedaudz virs 40 000. Līdzīgas prēmijuma automašīnas maksā 2 reizes dārgāk, bet citu tikpat kā vairs nav. Outback pieejams viens vienīgs dzinējs, 2,5 litru bokseris bez turbīnas ar 4 cilindriem un 169 zirgspēkiem. Subaru Outback nepārāk bieži tiek uzskatīts par tādu kā izdevīgu uzņēmumu automašīnu, jo šķiet, tāds kuģis un tur tas lielais benzīna motors, kas tur vispār var sanākt, nekāds Excels neiet kopā. Kā uz to paskatās? Transporta līdzekļu nodoklis ir tikai 147 eiro gadā. UVTN jeb uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodoklis, kas ir ļoti svarīgs, ja automašīna tiek pirkta uz firmu, ir 37,20 eiro mēnesī. Varat nemaz nerēķināt, gadā tas būs apmēram 450 eiro. Viena lieta gan ir jāņem vērā, ka ja jūs izvēlaties Outback par savu automašīnu, jums ir jānodarbojas ar kaut ko tādu liederīgu. Nezinu, vai jūs tur cepat maizīti, vai tirgojat kokus, vai taisat cilvēkiem brilles, vai kaut vai labojat pulksteņus. Man sakot, nodarbojoties ar kaut ko noderīgu, jo 100 punkti Outback nav tiktoker mašīna. Outback ir varens braucamais arī aktīvās atpūtas faniem, kam Forester tomēr šķiet pārāk agrārs un kuriem vajadzīgs garš salons.
Outback ir tik mīksta un līgana gaita, ka šķiet, tās amortizācijas robežas vispār ir kaut kur absolūti bezdibenīgas. Tā, ka tam automobilim nekad nevar, kā tautā saka, izsist cauri, un droši vien, ka tā visticamāk arī ir. Un vispār mainoties ģeopolitiskajai situācijai, rodas tāds iespējas, ka Subaru Outback ir tāda automašīna, kas tevi nekad nepametīs nelaimē, izvedīs ārā no vislielākajām briesmām, un varbūt, ka vienā brīdī tas būs ne tikai pēdējais vieglais automobīls, bet pēdējais transporta līdzeklis vispār, kas vēl kustās uz priekšu. Šajā ziņā iegūms ir arī lielāka degvielas tverte nekā tam pašam Foresteram – 63 litri pret 48. Rekā tas viss ir pagriezies. Riņķi apkārt visi ņemās ar elektromotoriem, lādējumiem, hibrīdiem. Pēdējā brīdī pa duru spraugu iemānītiem dīzeļdzinējiem, bet Subaru Outback ar savu vienīgo benzīna motoru, gluži kā tāds laukakmeņs ceļmalā rāvi noskatās uz visa pastāvošā svārstīgumu un arī nepastāvīgumu. Un beigās izrādās, ka tomēr tādas automašīnas vienkāršas un tomēr izturīgas mums vēl būs nepieciešamas gan laukos, gan arī pilsētā.